Ir daži sampli izmantoti no vinila. Bet kuram bija adatiņa? Mēs sēžam blakus mazās mašīņītes. Tas nav darbs, tas ir dzīvesveids. Mums patīk dot cilvēkiem enerģiju, dot cilvēkiem vaibu. Karstākais duets Latvijā. Es taisīju hip-hopu, strādāju arī studijā. Jānāk ciemos uz veikalu. Ir dziesmas, kuri iekrīt kaut kur sirdī. Lai jūsu muzonas tālu skan. Čau, man sauc Valds, un man ir patiesi prieks atgriezties pie jums šodien T-Studio sarunās, jo šeit Baznīcas ielā 20 mēs uz nākošo T-Studio sarunas viesi esam aicinājuši vēl vienu B2B, back-to-back, not B2B, duetu Jazzy Markey un Nikos Tino. Čau, vīri. Kā vispār noteikās? Es esmu redzējis jūs spēlējam gan solo, gan arī kopā. Cik jūs ilgi esat draugi un kā tas viss sākās spēlēt kopā? Nu, vispār ar Niku mēs esam pazīstami kopš man ir 1 gads. Mums ir, mēs vispār atradam bildi, kur... Bet jums vēl 30 nav? Nē, kā, nu, 20 gadus esat pazīstami? 20 plus? Jā. Nu, ir bildīte, kur mēs uz manas dzimšanas dienas, kur man paliek viens, mēs sēžam blakus mazās mašīņītes, un pēc tam satikamies tikai pēc 16 gadiem. Pēc 16 gadiem jau mēs satikamies, un mēs nezinājām viens otru. Nezinājāt, ka bijām pazīstami. Ok, jūs vecāki, nu, tā kā kopā tur tusējās, un jūs savadi kopā, bet jūs nezinājāt, kad viens otru nepazināt. Principā, jā. Un jūs jau abi bijāt jau kā mākslinieki, kas ir into music. Līdz ar to jūsu satikšanās bija jau... Nepateikt. Mēs kaut kā sākam kopā atvērt to muzikālo pasauli, jo Nika tevam bija plašu atskaņotāji, un man bija dažas platas. Un kaut kā mēs izmantojot tos plašu atskaņotājus, sākam spēlēt. Viņam nebija atskaņotāji, man nebija platas, tā arī. Samainījāties. Bet kuram bija adatiņa? Tam, kuram bija plašu atskaņotājs, ja? Nika tevam bija. Jā, ok. Jā, un skaņas sistēma arī. Nu, mājās vienkārši bija tehnikas tur. Un kuram šobrīd ir vairāk, lielāka kolekcija ar platēm? Es teiktu, ka manam kolēģim. Jā, tomēr, jā? Nu, ir daudz sakrāts no afrikāņu muzona, Brazīļu. Jā, redzēju, ka tu tādu selekciju, jā. Jā, un daudz psihodeliskā roka no 60. un 70. Undisputed Truth, tādi psihodeli, kas ir no Motown? Vairāk populārs, pateiktu, kaut kāds Rolling Stones un Cream, tas Beatles, Sgt. Pepper albums. Okay. Kā patīk par tāds psihedelic soul, psihedelic rock? Jā, nu, interesanti diezgan era muzikālā industrijā. Jā, viennozīmīgi. Gados. Būtībā jūs varat vairāk saukt par selektoriem, audiofīļiem un melomāniem. Jo mēs mūsdienās ļoti redzam čaļus, kas zina, kas ir beatports un Juno tikai. Viņiem nav muzikālā izglītība, neteiksim, solfedžo, bet mēs runājam tieši par vēsturi, jeb šo muzikālo un tieši tā, tev ir selections, tu zini, orientējies, ko tās grupas darīja, kas tajā laikā bija un no kurienes tas sounds nāk. Okay. Cik ilgi tad jūs spēlējat kopā? Jā, 3-4 gadus, man liekas. 4 gadi varbūt būs jau. Kurš tā kā pirmais bija DJs, tā kā uzsāka solo, nu, tā kā sāka DJot? Nu, es teiktu, ka Marks, viņš pirmais sāka spēlēt kaut kur tur terasēs, baros. Pirmais gigs bija Herbārijā. Arī skaisti. Jā. Nu, sakot, ka karstākais duets Latvijā. Ko es domāju par šo, kad jums tā apzīmē? Ilgi ieguldītais darbs tagad beidzot atmaksājās? Vai kā es to? Grūti runāt par sevi. Jā, protams. Tādas lietas, bet mēs spēlējam. Mums patīk dot cilvēkiem enerģiju, dot cilvēkiem vaibu. Jā. Es jūs satiku Penthouse pasākumā 5. Puiši arī bija pie manis pirms laika. Ja nemaldos, jūsu sets bija 6-7 no rīta, un mēs satikāmies, es biju diezgan karsts, bet jūs bijāt tikko pamodušies, līdz ar to... Tas bija Rolling, manuprāt. Rollingā, Oratorio, jā, sorry, mēs Penthouse bija Hanzā. Un jūs attiecaties profesionāli par savu. Tas nav darbs, tas ir dzīvesveids, bet jums nevienmēr vajag noticēt līdz tam savam setam laikam, līdz 6 rītā. Jūs varat arī aiziet smuki pagulēt ar savām draudzenēm, sievām. Nu, ļoti rēti sanāk, kad mēs... es par sevi runājot,
ļoti reti sanāk, kad es tusēju. Es parasti, Koncentrēs. ja ir jāspēlē no rīta, es labāk pagulēšu un aiziešu un nospēlēšu sētu. Nospēlē sētu, pēd brokas. Jā. Franču maiznīstā tur kafiju. Kas notiek ar afterīšiem? Ja tur jāturpina spēlēt 9-10 no rīta. Es Tad tu ievāk kaut tālākās gaitās. Ne tik bieži apmeklēju afterī, tāpēc nemāku pateikt. Tas ir manam kolēģim jautājums. Šādi tād gadās. Esam tikušies. Jā, gribās parasti kaut kā pašam arī izprast vairāk mūziku, ko tu spēlē. Protams, var dažreiz priekšnoskaņas izdarīt tur dažus sauļņus vai kokteļus, bet parasti gribās tomēr būt skaidrā prātā un saprast pilnīgi, ko tu dari, jo under influences parasti tev nedaudz izmaiņas perspektīva par mūziku un vispār apkārtni, un bieži vien tu nevari tik labi vispār un kvalitatīvi deliverot, ko tu pats vispār. Jā, ja tu pats spēlē un pats nesaproti, kur tu atrodies, bet kā spēlē bangers, bet varbūt tev tā pašam šķiet, bet publika to nejūt. Tiešām, tad tu vari nokoncentrēties. Okay. Jā, un tieši skaidrā tu sanāk labāk kontrolē gan publiku, gan tehniski nepieļauj kļūdas un vari principā labāk izprast un vispār izlasīt telpu apkārt sev. Un tu pieminēji tās kļūdas, un mēs ļoti labi paši zinām, kad piedzīt vinilu treku un tu pālīgi baigi, tā mazliet ir, vai ne savādāk palasīt ārā no LP bēga. Jā. Jākoncentrēs, jo ne visi seti jums ir vinilā, pareizi. Jums ir arī CD-džējs arī spēlēt. Elektronisko mūziku mums labāk, es domāju, patīk spēlēt digitālajos atskaņotājus. Bet arī gadās brīži, kad mums arī patīk spēlēt uz vinila. Tur housing, klasisko, mums ir liela izlase. Es teiktu, tur 300-400 plātas ir elektronisko mūziku. Tu minēji, ka bieži vien elektronisko mūziku vairāk uz digitālu, vai tu varētu arī teikt, ka tie treki nāk, kā come and go, tā kā tu viņu dabūni to bangeru, tu nospēlē, tu domā, ka tu viņu spēlēs vēl 10 reizes, bet diemžēl tu viņu nospēlē vēl vienu reizi, viņš ir gan. Digitālo vai? Digitālo, jā. Nē, ir dziesmas, kuri iekrīt kaut kur sirdī. Jā, kurus izmanto. Ir arī tādi, kas ir come and go, jā, bet ir daži timeless šedevri, kuri var tā kā spēlēt, es domāju, un pēc 20 gadiem viņi būs aktuāli. Ir dažas jaunas relīzes, kuras gribās vienkārši nospēlēt divos vakaros un kandidāts tāda. Par jaunām relīzēm tas vairs nav noslēpums, es tā domāju. Es ceru, ka es neesmu pirmais, kas to pasaka publiski, bet tu arī pats producē muzo. Jā. Un tu jau esi nospēlējis dažādus savus trekus jau publikā, tikko arī nesen noslēdzot Aku. Pastāst sīkāk, kad tas sākās, ko tu izmanto tehnikā? Man, ja godīgi, ļoti parasts setups ir mājās. Man ir, principā, Abletons. Niks man iedeva pagājušajā nedēļā Korg sintezātoriņu mazo, kuru es biju izmantojis kā... Minilogu? Monologu? Monologu, jā. Monosintiņš, 25 tausiņu? Jā, nē, mazāk pat. Nē, 25 ir 25, jā, laikam. Monologu, okay. Jā, un man ir kaut kāds vecais preamplifier un tu viņu dzen cauri un dabūni kaut tekstūru? Tā kā viņu mazliet... Nē, man vienkārši nav, ja godīgi, normāla monitora. Es izmantoju bazē no 70. Tu jānāk ciemos uz veikalu. Tu nāc uz šeit, mēs tiekamies, bet mēs varam to palīdzēt. Izmantoju Abletonu parasti un... BST pluginu un tam? Jā. Tev vēl nav neviena publiska relīze? Vēl nav. Es gatavoju pirmo... Tu jau zini labelus, kur tu izlaidīsies? Noskatīts ir? Ir idejas, bet ir idejas arī varbūt izdarīt self-release uz zem sava labela, bet tas ir vēl pārdomās. Okay. Jā. Pēc laika es noteikti sazināsimies, jo man ir viena laba ideja, jo es tieši esmu visu kaut ko pamanījis. Vairāk gadu desmitus arī īsmā Latvijā, bet vēl arī viena nepiepildītas mērķītas sapnītes. Un kā ar tevi, ja tu aizlienē viņam monologu, tad tu arī pats producē? Kādreiz man bija tā producēšana kā hobijs. Es taisīju hip-hopu, strādāju arī studijā, rakstītu visādus reperus. Labs. Jo tev ikdienas darbs arī ir saistīts ar studiju, tu strādā? Jā, tagad strādāju reklāmas production kompāniju un nav baigi daudz laika producēšanai. Zinu, kad strādā visu laiku tajā datorā, pēc tam mājās, negribas. Man sāk izklausīties, ko tu stāsti, tas, kad, zini kā, varbūt es dzirdēju stāstu, ka
Cilvēks, kas ir automehāniķis, viņam pašam mašīnām tur bremzes sliktas, vēl viss kaut kas. Ja? Man 10 gadus ir te studijā, man kaut kādu gadu nebija vispār akustika mājās. Un tu saki, ka ja tu ikdienā darbojies ar studiju un raksti visādas lietas, ka tu atbrauc mājās, tu pat negribi taisīt muzonu, jo iespējams tu esi too much ar to audio. Vai jūs ikdienā klausāties daudz muzonu, vai tas ir tikai konkrēti selection meklējot, digging taisot, vai jūs klausāties visu laiku? Jo ceries arī nogurst no vienkārši no muzona. Nav tā, ka nogurst no muzona. Nu, kad digojam, tad digojam. Tas var būt plaši veikalā, tas var būt tajā pašā Juno vai DJ. Vai Diskogā, jā. Bet ikdienā arī klausamies, kāpēc ne? Spotify, tur Tidalā, YouTube'ā, viss kaut kas skan mājās. Kas noteikās ar digošanu Latvijā? Downstreets, Jurijs, Jersika, kaut ko varat atrast? Kādreiz bija Bobo? Nē, Bobo. Beat Me bija. Beat Me bija, Rozā. Downstreets un, principā... Vinilā nav nekas tur. Nu, es teiktu, ka old school tāda, klasika vai old school. Sen nebija bijis. To mēs YouTube'ā paklausāmies. Jā, bet tur arī pārrelīze tur jau nav, jā. Downstreetā bija dažreiz labi digi īstenībā. Vinilā, es zinu, tur kaut kādi maziņi plauktiņi ar elektronisko. Bet, Beatmē bija vairāk elektroniskā mūzika. Jā, tur bija labs slēgšana. Music productionā tiek iekļauts arī samplēts kaut kas no vinila, vai tas viss in the box vai ar VST? Ir daži sampli izmantoti no vinila. Nu, es parasti dažos skaņdarbos ir nosamploti platas no non-musical žanra. Non-musical? Kas tas ir? Jā, tas ir platas, uz kurām ierakstītas vai nu lekcijas, vai nu kaut kāds spoken world. Jā. Un es biju samplojis plati, kur stāsta par tādu putnu kā lūnu. Es neatceros, ja godīgi, ka viņi latviski saucās, bet viņi pārsvarā ir Ziemeļamerikā. Jā, un principā tur ielaikt produkšanā, jā? Jā, un tur principā plati, kā 40 minūtes stāsta par tam putniem. Bet ar ļoti labu balsu. Ideāli. Nikam tētis arī ar mūzikas industriju saistīts. Tas ir bijis tā kā pušiņš no ģimenes, vai tev pašam pats aizķēri, jo tu visu mūžu esi jau ar mūziku? Tētis bijis DJs, bet es pats nolēmu tādu pat dzīvi iet un spēlēt. Man patīk tā atmosfēra, tā enerģija, ko dod cilvēki. Jā. Patīk arī dot enerģiju cilvēkiem kaut ko no sevis. Nu. Vai jums ir kādam individuāli vai kopā bijis iespēja uzspēlēt ārzemēs? Es zinu, UK, es esmu dzirdējis par tevi. Mēs spēlējam kopā 2 gadus atpakaļ Lietuvā, Loftas festivālā. Ideāli. Nu, bet tas bija tā. Vinils vai? Sākumā, nē, digitālajiem. Okay. Un tev bija, to solo varbūt kaut kāds vēl tālāk? Solo, mēs spēlējam divatā vēl Portugālē uz radio. Ideāli. Vienā tur plašu veiklā. Ideāli. Bet ir plāni. Ir plāni spēlēt, kur? Kur gribētu spēlēt, jā. Kas varbūt par nākos plānu? Ja tas ir sāpnis, tad jau zin, kā viņu pieminot, viņš var nepiepildīties. Bet, ja mēs runājam tālāk, jūs gribat attīstīt sevi kā back-to-back duetu, arī varbūt kopā producēt? Ir daži... Jo, zin, kā 2 galvas gudrāks, viņš to var parādīt, pastāstīt, vai ne? Daži demo ieraksti. Jau ir bijuši, ja? Jā, nu tādi editi, remixi. Viens otram. Un, ir jau arī nospēlēts publiski, varbūt mēs esam kādreiz dzirdējuši, bet neesam vēl pamanījuši. Nē. Okay. Es tikko nospēlēju savu, manuprāt, pirmo reizi savu pašproducētu. Publiski, ja tu mēs sūtījusi, es to uzreiz jau izteicos. Jā. Vienkārši top notch, tā kā man patīk. Un tas tāds patiesībā elektro-acid pieskāriens, vai ne? Un tas ir īsumā tas, ko arī es redzu tagad pēc community-based, kad tas nāk. Ja. Mēs zinām, ka ir Berlīna, Vācija, tur Nīderlanda, tur ļoti daudz tehno. Jā. Bet tikpat labi arī Spānijā viss tas minimāls un ir vienmēr bijis EDMs, vienmēr bijis visi tie progresīvie un designers tehno un arī drum and bass, bet šī tēma, kas saucās ne gluži elektro house, bet es pateiktu, kā tu viņu sauc? Tech house būtu atbilstošāk. Bet tech house, tech house bieži vien ir Kylie Minogue vokāls čopots štēle. Jā, ir dažādi tech house. Tas ir uz tādu vairāk ar 90. tech house influenci. Viņš ir parastāk
tāds vieglāk gremojums. Man ir dažas plats no 2000. gada itāļu tāda hausiņu, un es klausos, un man liekas, wow, bija kādreiz arī Pensilhalas pasākumu, ko taisīja Kris Hovell, un tur dzirdi, viņu sauc viņu par tehausu, un tu viņu klausies, un tas īstenībā ļoti mūsdienīgs, ko mēs tagad saucam par tādu vieglo elektronu, ne? Viņš tāds mazliet breakbeat, kaut kur vēl kaut kas iekrīt un tā. Ok. Tad tā spēlēšana ikdienā, Latvija, bet taču gribās kaut ko vēl. Jūs strādājat tā kā ar mērķi. Es gribu šogad izlaist EP. Mēs gribam šogad uzspēlēt Lietuvā. Jūs strādājat tiekaties? Jā, jāsāk ar mūsu kaimiņiem Lietuvu, tur Igaunija, pēc tam jau uz Eiropu. Bet jūs esat dzirdējuši stāstu to, kad jau pirms 20 gadiem Latvija bija Baltijas valstīs spēcīgāka. Vispār no 91. gadā jau latvietiem Mr. Teipa Modrim Skaiskalnam uzspēlējot uz šīm te kasetēm dabūjām pirmos tehnikas plašs atskaņotājs. Un tad Esīts un Nautilus un vispārējie, toreiz Dubfire, Rank One un Teičāļi, bet still tajā brīdī un reku Lietuvā, jā, VM Music 13 gados un vispārējais. Jā, Lietuva tādā ziņā ir uz... Vai jūs esat spēlējuši Nidā, Art Bangos vai Opiumā vai Galerijā? Nē, es biju apmeklējis Art Bangas. Tas ir overall hypes vai tas ir, kas īsti priekš tevis ir? Tu biji, kas tur spēlēja Asta Regina, Manfredis? Es biju Art Bangos 2 dienas, pēdējās 2, sestdien un svētdien. Sestdien bija pēdējā diena tā kā main festivālam, komerciālajai daļai, un svētdien bija tas leģendārais afterparty. Un nenormāli krūtā lokācija, un tas afterparty notika no 8 rīta līdz 8 rīta nākamā dienā. Okay. Kulminācija tai dienai bija laikam kā vakarā, kad bija spēlējis Donatas Čipāk kopā ar Tumosu, manuprāt. Pēc tam nospēlēja Aistrigina ar Click Lounge, un visu pasākumu noslēdza Manfredas ar V. Un V ir... Un kā tu vispār to pēc selekšana, pēc tā hypa? Tas bija? Viens bija, manuprāt, no maniem highlightiem. Pat, jā? No selekšana? Visa atmosfēra apkārt, visa skaņa, lokācija, cilvēki, tas... Laikam es kaut ko tādu nebiju piedzīvojis. Tu pieminēji to afterīti, jo kas noteikās mainstream klubi, tur Watergates vai Berlīnas klubiņš aizmirst, tikko izkripilēja no gaits. Bet tur iet vācieši, Berhenjā, vācieši svētdienā un pirmdienā. Kāpēc? Tāpēc, ka beidzot turisti nav. Jo visi brauc piekdien, sestdien. Un tad viņš aizies smuki pirmdien no rīta, tur viss notiek līdz pēcpusdienai, tad viņš smuki nostrādā vai ne, ko viņam pašam gribās tehno vai elektronu un tam līdzīgi. Ok. Jūs joprojām neesat uzspēlējuši, man liekas, kā duets šeit, ne? Tu biji solo? Jā, vienreiz. Tu arī biji solo gan ar Alvu, gan ar Doktoru? Jā. Jā. Bet ar to Rudolfu Nāvi tas bija tāds, To nevar sev, tas ir draugiem. Jā, vienkārši atnāk. Liels prieks, ka jūs atnākuši šodien uz interviju. Es novaldu jums abiem attīstīt sevi gan music production, gan arī tusiņos. Lai būtu tā, ka mēs latvieši aizējam uz jūsu pasākumu, kas jau patiesībā jau notiek, un tas bija mans one of the amazing event, ja? Un lai jūsu muzeons tālu skan. Un tiksimies pēc 5-10 gadiem, pasīsimies, kur šis visi gājis. Varbūt man būs jau sīru mati, bet paldies jums visiem, kas skatās Tīzas studio sarunas. Mēs tiksimies jau pavisam drīz ar citiem māksliniekiem. Es ceru, ka tev interesē šis. Un, ja tu vēlies uzzināt vairāk un sekot līdz intervijām un citām materiāliem, tad piesako mums Instagramā Tīzstudio.lv un, protams, Facebookā un YouTube'ā. Paldies, vīri! Tiekamies! Čau!